neuzpērkams taču vai cits jautājums. No to mēs noskaidrosim. Jāni, kā ar tevi? Kad pēdējo reizi sanāca paburāt? Burāt vai dieniņas, tā nav burāšana, nav labi. Kādreiz subdēlīt brauc, kādreiz, jā, tā utovs liebrauc kādreiz, vai kādreiz koncertējam subdēlīt. Nē, nu tas ir normāli, bet klausies tās supošana jau pareizi Jāni ir. Tā ir reāli liela nopietna burāšana. Tu pats kā bura un dēlis kā... Nav tu bijis pie burāšana. Nu, bet redz, šodien tu būsi vistuvāk, jo tu vērtēsi. Tu vērtēsi to visu smukumu, vai ne, Jāni? Izskatās, jā, pie burāšanas. Bet esi strikts, Jāni. Viens vārds, esi strikts, jā, atceries, esi strikts. Nu, Jāni, un kā ar tevi? Kāpēc es iepazinos ar šo Jāni, kā žūrijas locekļu, jo es redzēju, ka viņš ļoti strikti sēdēja, viņam bija tāds skatiens, ka viņš noteikti nebūs uzpērkams, viņš varētu ņemt tādu vienu no galvenajām lomām mūsu lielajā pasākumā. Vai tu esi gatavs? Jā. Un kā tev iepriekšēja pieredze, tev vispār ar ūdeni patīk? Māki peldēt vispār? Jā, ļoti labi. Ļoti labi, perfekti. Striktais pa dzīvi, ja? Jā. Darba vajadzībām jābūt tā kā, nu. Kaut kāds tiesnesis esi noteikti, vai ne? Nu, plus mīnus, jā. Plus mīnus, nu redz, kā uztrāpīt. Es māku uztrāpīt. Tad nu Jānis, John un Arturs, un gaidām vēl vienu Arturu aplausiem šiem visiem mūsu žūrijas locekļiem. Un nu, dāmas un kungi, vēl tikpat svarīgs un vissvarīgākais. Mans kolēģis Valters! Aplausi Valteram. Valters, slēdz iekšā mikrofonu. Lai tavu ir ieslēgts. Ir ieslēgts. Nu, Valteri, klausies, tu esi visgalvenākais, ja mēs runājam par visu šo burāšanu un par to, kas šodien šeit notiksies. Kāds tev sajūtas būt tik svarīgam Valteram? Paldies. Jā, sveiki visiem skatītājiem. Nu, ko nozīmē būt svarīgam? Tā burāšana nav jau pirmo dienu manā dzīvē, bet šodien būs iespējams Guinness rekords tiks uzstādīts par godu Latvijas burāšanas federācijas 100-gadēji. Un pēc tam būs, kā ierasts, jau buru parāde, un mums rīt sākās regata. Nu, un pastāsti, cik tur šodien ir sapulcējušies peldamie transporti šeit, Daugavā? Šeit sapulcējušies nepilni 50 jahtas, kas ir regatas dalībnieki. Tad es redzu, būs jaunieši ar veidēļiem, piebraukuši klāt arī motorlaivas. Tur man tik sīka informācija nav, bet tad, kad es braucu ārā no Jaudas jahtkluba, bija reģistrējušies, ja nemaldos, pār 800 rekorda uzstādījumu mēģinājumu. 800 cilvēki, jā. Wow, tas jau izklausās diezgan ļoti nopietni. Kur mums māja cilvēki, sveiciens. Zinu, ka mums bija saražots 1000 stauras, un viņas beidzās kaut kur ap 2 dienām laikam. Oho, nu to es saprotu. Klausies, citi noteikti klausās un domā, regate. Kas ir regate? Pastāst varbūt tās tiem, kuri nezina. Kas ir regate un kāds vispār tas formāts, kā lietas šodien šeit notiksies? Nu, regats ir dažāds. Ir airēšanas regats, super regats, mums ir burāšanas regata. Un burāšanas regata notiek ar buru jahtām, kas ir paredzēts un aprīkots jūras vajadzībām un sacenšās no punkta A uz punktu B. Un tad tiek sarēķināts viņa laiks, kas ir pavadīts distancā, pat cik visas jahtas nav vienādas. Katrai jahtai ir iedots savs koeficients, kas ir aprēķināts no buru laukuma, laivas garuma un tā garā. Nu, un tad ir vairāki posmi, un nedēļas beigās, kad piekdien vakarā regata beigsies Pērnavā, mēs uzzināsim šīs regatas uzvarētājus. Un arī Latvijas čempions. Tas pilnīgi tik nopietni. Pilnībā tev visas saprats, ko tu man te stāstīji. Un kas šodien šeit notiksies uz ūdens? Tu varētu arī izstāstīt, jo daudz jau... Es vēl pataupīju to intrigu, lai tas ir uz taviem pleciem, lai tu sajūties pavisam nopietni šeit. Pulkstens 18:10 laivas nostāsies jau gatavībā, lai varētu mēģināt uzstādīt Guinness rekordu. Teiksim tā. Pulkstens 18:15 tiks dots signāls visām laivām, kas notiek ar VHF radio sakaru palīdzību, kas ir aprītots viss pilnīgi jahtas, kas
ir paredzēts burāšanai un jūrai, un tad 18:15 mums būs miglas tauru pūšanas mēģinājums. Tad sanāk, viņi visi vienlaicīgi pūtīs. Jā. Un pasteik, kurā no tām visām laivām, attiecīgi jahtām vai kutariem vai uz kāda veida dēļ paslēpušies cilvēki no Guinness rekordiem? To gan es nezinu, uz jahtām viņi noteikti nav. Uz katras jahtas ir viens stewards, kurš uzskaita cilvēkus, kas tur piedalās, kas ir pilnvarots no Guinness rekordu iestādes, un viņš piefiksē to, un tad nodot galvenam inspektoram, ja nemaldos, viņi pat ir 3 laikam, bet viņi ir uz kādām motorlaivām, kas no malas novērā, bet to mēs tiešām nezinām. Tad kaut kas tomēr arī paliek konfidenciāls, ko mēs šodien šeit neuzzināsim. Kā visur. Kā jau visur, protams. Ok, saprotu, mēs šeit briestam un sildamies, vai cilvēki, kāda būs tā plānojumā skaņa? Būs baigais troksnis, ja visi reizē tās miglas tauras pūtīs? Nē, ir tā, kad ir vējš, un te ir tāds, teiksim, kā gaisa koridors, tā ka krastā es pieņemu, ka nebūs. Katrā ziņā pirms šī mēģinājuma tās tauras tika testētas un aprēķināts tas skaļums, kas varētu būt. Tas nav virskaņa lidmašīna vai koncerts blakus salā. Būs ciešams un nekas traks tās nav. Bet es gribēju painformēt, ka paralēli starp citu mums arī risināsies aviācijas šovs. Jā? Tas viņš tur spils lidlaukā, bet es dzirdēju, ka tās lidmašīnas arī laidīšoties šeit pār. Tāpēc mums, kas ir šeit visiem, būs dubulta laime redzēt gan regati, gan būt klātesošiem Guinness rekordā, kā arī vērot gaisa aviācijas šovu. Un tā, klausies, tu man prasīji, Valter, lai es savedu daudz žūrijas locekļus. Viens vēl nedaudz ir pazudis, jā, mūsu Artūrs. Man ļoti patīk vienkārši tiem vārdiem. Mums 2 Artūri un 4 Jāņi, no kuriem viens ir John. Jā, tālūk. Bet, lai mēs tā internacionāli būtu, vai ne? Attiecīgi, ko tad viņiem būs jādara, žūrijas locekļiem? Ko viņi darīs un ko viņi vērtēs? Cik es zinu, žūrijas locekļi vērtēs regatas dalībnieku jahtu komandas locekļu atraktivitāti. Ok, un viņi kādā brīdī, viņi tā kā visu laiku šeit brauks garām un atrādīsies kaut kādas dejas, kustības, kliecieni? Pēc Guinness rekordu mēģinājuma jahtas tiks dosies viss vienais otrs vanšu tiltu virzienā, un tad, kur ir 2 oranžās bojas, ko mēs redzam, viņi gar bojām nāks mums garām, tā ka mēs varēsim aplūkot katru jahtu, saprast, no kuras valsts šī jahta ieradusies, novērtēt viņu gatavību parādai un novērtēt, kādu mājasdarbu viņi sagatavojuši mums. Žūrijas locekļi to saprata, vai ne? Ja? Uzdevums ir skaidrs. Tagad vēl mēs nedaudz ievelkam elpu, bet jau pēc minūtēm 10, aptuveni 10 minūtēm uzstādīsim. Artūrs otrais arī. Aplausu otram Artūram, jā. Artūr, pastāsti. Tu, es saprotu, ikdienā tu ļoti daudz nodarbojies ar visādām lietām aktīvām. Tu gan aktīvi kaut kur kāp kalnos, klintīs, alpīnisms. Artūrs ir ļoti liels kofijas entuziasts un, protams, man liekas, arī tā pasaule mūzika, Trijāns parkā, ģitārists, tev daudz lietas. Bet kā tev ar Guinness rekordu grāmatām? Vai kādreiz esi viņas lasījis, skaties? Es esmu diezgan daudz skatījies, bet pašam arī gribētos kādreiz kaut ko sasniegt. Kādu jaunu Guinness rekordu. Bet zini, ka tev šodien īstenībā ar otru Artūru un visiem pārējiem 4 Jāņiem tev ir lieliski iespēja, tev ir blociņš. Jūs šodien arī piedalīsieties Guinness rekorda fiksēšanā. Jūs būsiet īstie žūrijas locekļi, kuri būs klātesoši. Ja kas vajadzēs parakstīties, jūs liksiet, kā saka, savu zīmogu štampeli pa virsu. Un bez tā visa beigās jums būs arī jānovērtē jūsuprāt labākās, skaistākās, atraktīvākās jahtas un burātāji, kurus jūs šeit redzēsiet. Bet tas jau būs pēc tam, kad Guinness rekords būs uzstādīts. Tāpēc, mīļie, dāmas un kungi, es atkal atgriežos atpakaļ pie Valtera. Klausies, Valter, kamēr viņi vēl tā
pārdaciņā tā kustās pa to ūdeni un mēģina pazīmēties, kā nu kurš spēj. Tu pats kādreiz arī esi ņēmis kādu dalību šādā pasākumā? Es domāju, tur, uz ūdens. Jā, protams, es ar burāšanu nodarbojos, cik es sev atceros, tā kā esmu piedalījies dažādos pasākumos. Tiesa, Guinness rekordu uzstādīšanā es neesmu piedalījies. Bet kā ir pirms mesot uz buru laivas, ja? Nu, kā tu pareizi teikt, buru laiva vai jahta? Vai tas ir divas dažādas? Buru laiva, jahta, nu tas viss ir līdzvērtīgi, jā. Nu, viens un pats vārds. Noteikti, jā. Okay. Nu, es zinu, ka angļu mēlēs tur jahta, tas ir tā Jā, cita protams, lieta. ka Un mums jau kuters ir tādas kaut lietas cits. nāk no vācu valodām, no angļu valodām, jahtas, zēģeles, sēgeles, tādā garā. Klausies, kāda ir sajūta tur būt? Tu esi kaut kur okeāna vidū, tev nav tāda vientuļa sajūta, kad saproti, ka, ej, es esmu šeit pilnīgi viens, apkārt neviens nav. Kā tas feelings? Nu, gan es tev pajautāju, varbūt tas pa nopietni. Man ir tā, es esmu tiešām vienreiz šķērsojis Atlantijas okeānu, vientulība tur nebija, mēs bijām 13 cilvēku uz laivas, uz jahtas, un tur bija diezgan interesanti. Tur bija zivu ķeršana, zivu cepšana un tādā garā. Kaut kas neaptrūkās, esot tur tik ilgi? Tu zini, ka nē. Ne? Ok. Nu, burvīgi, es teikšu, kā ir. Pastāst, cik ilgi viņi vēl turpinās šādu veidu darbību šeit kustību? Viņi kā iesildās vai kā? Nē, viņi gatavojas, nu kā, visas laivas nevar tā kā ar kājām atnākt, visi apstāties. Viņi slēnām, jo visas laivas ir atbraukuši ar motoriem, nu, lai būtu drošība. Uz vietas tu nevar nostāvēt, tev straumi nes, vējš pūš, un tāpēc viņām mazliet jākustās. Un pulkstenis 18:10 tik pacelts, tur pretī stāv mēs pret sauli neredzam, bet viena laiva stāv stabili, kas ir flagmanis, kurā ir iemetusi ankuri. Viņi uzcels 5 minūtes pirms taura pūšanas, tiks uzcels Latvijas karogs mastā. Un Bet ne tas, kurš jau ir pacelts, tas ir cits karogs. Tas izstāst pēc pirātu kuģa, vecīt. Nu, gluži nav, bet te pirāti, kas zina, nav neviens. Ir lietuvieši un igauņi, bet pirāti nav. Bet reku meitenēm tad jau tur iet Jā, tās ir jahta no Igaunijas, saucās Silvija. Tere, Silvijā! Tere! Jā, neko vairāk igaunisku nezinu, sorry. Pasties, ka apgāzās kaut kādi burātāji. Nē, tad ir veidēļi. Viņi tā dara, ja? Viņam visu laiku jāstāv kājās, droši vien apsēd atpūsties uz motorlājās. Cilvēki, viņi strādā reāli. Kamēr mēs te kaut ko atpūšamies un sauļamies, viņi reāli strādā. Pasties, kā kungs, pasties, biceps ir pilns, jau vēnes sprākst pušu, pasarga Dievs. Un ko tas tur dara pa vidu, tāds iepildējis tāds? Tie arī ir no kanāla izpeldējis laukā, vai ne? Tas turists vizina. Turists, viņš pelna naudu, pārējie tērē naudu, viņš vienīgais pelna. Ok, saprotu. Burvīgi. Lūk, jaunā olimpiskā klase veidēls ar foilu. Tas ir pasties, kā tas pazīmējas. Aplausi, dāmas un kungi. Pasties, kā reši tie ir satrenējušies, te joks pie malas. Tā, cik tu teici precīzi 10 pāri, jā? 10 pāri tik pacelts karogs un 15 pāri būs signāls par tauru pūšanu. Es, teiksim, bet es te tiešām neko nedzirdu. Tur ir kāds uzsēdies laikam. Nu, kā tur skan? Mēs jau vienkārši varētu parādīt kādu dzīvo translāciju mūsu klātesošajiem. Tā, kad, ja runās, tad mēs dzirdēsim, bet... Nerunā. Mēs varam palūgt, lai kāds varbūt kaut ko parunāt. Zin kā, citādā grūti visu laiku runāt, ne? Tiesneši jahta pagaidām pusē. Pēc no krasta, kāds gatavība. Šeit esot tik daudz vēju, ka neko lāgā nevar dzirdēt. Bet labās ziņas ir tās, ka jau pēc nepilnas minūtes, dāmas un kungi, pēc nepilnas minūtes tiks pacelts karogs. Kaut kur pacelsies. Sagatavots jau. Jā, ir jau sagatavots. sagatavots. Tas ir Latvijas burāšu savienības karogs. Tas ir Latvijas karogs ar burāšanas savienības dērbonu. Bet tad jau īstenībā, kā tu man pirmie teici, viņiem ir grūti tā nosēdēt uz vietas. Viņi tikai tādi, viņi nevar, viņi tikai tādi mazi bērni, visu laiku gribās kustēties, vai ne? Ok. Tā, kaut kāds atskaits te notiekās. Ir 10 pāri pēc manas pulksteņnītes strādās, ka 10 pāri.
Ko lūdzu? Mūzika jāizslēdz būšot kādā brīdī. Nu vēl jau ne, bet pēc brīža mēs varēsim, kad tuvāk piekļūsim Guinness rekordam, tad mūziku mēs izslēgsim uz brītiņu un klausīsimies tajā Miglas tauru skaņā. Tā, nu, Miglas taurs, jā. Par cik mums būs arī mūsu tiesneši, jā, mūsu žūrijas locekļi, sauksim viņus tā. Viņiem katram mēs arī iedosim pa vienai Miglas taurei, jā. Lūdzu, Artur, viena tev būs jāpūš, jā. Nu, Miglas taurē būs jāpūš arī jums rekordi no Guinness rekordiem, pilnīgi oficiāli. Viss ir oficiāli ražots, taisīts, štampēts. Also for you, John, here you go. You'll need to blow it when we will tell you, okay? So prepare your lungs. Viens arī tev, Jāni. Jāni. Tu nepaliksi bez šā. Pēcāk paturēs, tā būs tev dāvaniņa. Jāpūš būs tur, jā, te ir jāpūš. Bet tikai nepūt pirms tam. Citādāk tu man sāks kaut kāds tas solo rekordus taisīt un vairs neko nesapratīsim. Lūdzu, Jāni, viens striktais arī tev, jā? Tā, perfekti. Jānis ir. Valter, vai karoks jau ir pacēlies? Nu, vēl nav. Tad jau Laikam jums... jābūt pēc pusminūtes. Nu, bet beig, tad jau jums senāk ūdenī ir cits laiks, vai ne? Nu, nav gan. Vai man vienkārši vienmēr visās mobilajās ierīcēs ir viens un tas pats laiks? Man ir 11 pāri jau. Nu, tad tur ir iespējams, ka pēc telefona neiet, bet pēc rokas pulksteni. Pēc rokas pulksteni, to es saprotu. Tas nozīmē, ka esot uz tām jahtām, tiem buru kuģīšiem, tur viss ir pēc rokas pulksteņa. Bet redz, mēs jau varam tikmēr skatoties un gaidot, jau skatīties kādu interesantu nosaukumu jahtām. Piemēram, Iron Will, tāds, kas saka, dzels vilīs. Dzels vilīts, jā. Vilis dzels mums, jā. Dzels vilīts, jā. Dzels vilīts. Ok, šitā izdomā, jā. Akvilijā, te mums visādi mēlauzīši ir, viss kaut kādi, jā, kas citi numuri. Rio es redzu kaut kur tālumā. Salna. Tā kā salna domā tā ir, jā, vai? Ne, vai slinas, savai. Es jau tos burtus nesaprotu. Tā jau ir, cilvēki cerēs sarežģīja lietas. Tā, nu kas tur notiekās to karogu? Ceļās vai neceļās? Man ir uztraukums, jo pēc 3 minūtēm mums visiem jātaisa, kā sacīt, jāsaka, liels troksnis šeit. Būs jauns Guinness rekords. Es domāju, tas taps šodien. Nu, Valter, stāsti. Nu, es esmu uztraucies tāpat kā tu. Man ir reāli nervos paliek, teikšu godīgi. Cilvēks skatās, man te ir žūrija pieaicināt, viņi tā domā, kas notiekās, karoks nav pacēlies. Žūrijai vēl tālu, žūrijai pusē sāksies darbs. Viņi pagaidām var vienkārši pabaudīt. Mums vajadzētu, vispār, kāds varētu atnest arī žūrijai padzerties ūdeni? Kur mums ir žūrijai? Ir ūdens nav. Tā, te, kas dzirdam arī žūrijai, lūdzu atnesam ūdeni. Paldies, žūrijai atnesam ūdeni. Liels paldies, jā. Es redzu, Artūrs jau tikai čempionātā kaut kādā piedalījās, tur jau viņš jau tāds jau nedaudz saguris, jau sagurums jūtams, ja kā tik nenoģīpst joku pie malas. Tā, katrā ziņā, es nezinu, kā jums ar Guinness rekordu grāmatām vispārējo, bet man rādās, ka 2 minūtes un mēs tuliņās uzstādīsim jaunu Guinness rekordu. Vēlreiz, Valter, īsi un konkrēti pasaki, kā tiks radīts Guinness rekords? Guinness rekords tiks radīts visvairāk vienlaicīgi pūstās Miglas taures uz ūdens. Uz ūdens, tieši tā. Nosacījums tas jābūt uz ūdeni. Uz ūdens. Zem ūdens lūdzu nepūst. Jā, zem ūdens mēs nepūšam, bet tie, kas visi ir uz ūdens, varēs riktīgi uzpūst. Es iedevu starp citu arī žūrijas locekļiem pamanīju. Viņam arī taurīts. Varbūt tās žūrijas locekļi varētu pamēģināt reizē iepūst uz tā kā 3, 2, 1, tā. 3, 2, 1, pūšam. Ok. Kādam nesen... Tur nē, tas vēl bija joks tikai. Tas bija joks. Viņi jau pasies visi pūš. Nē, tas vēl nav Guinness rekords. Viņi tikai trokšņojās. Redz kā? Tā viņi jau nesadzirdēja. Bet tur jau rācijās teiks patiesību. Tā kaut kas nepūtās, vai ne? Nepūtās. Kur Juri jāpakustina, jābeģina pavilkt tur ārā iekšā, kaut kas jāpamaina, jā? Tā. Tā, vēl nav. Tā, cik mums minūtes ir? Ir 1 minūte? Klausies, vai mēs varam taisīt atskaiti no 10 visi reizē? Kopā ar cilvēkiem uz ūdens un pie ūdens. Vai tāda iespēja mums ir?
Tā. Tie bija žūrijas locekļi, bet pasties, kā tie pavilkās visu līdzi, ne? Nē, tas nebija jums, draugi, zini, tas nebija jums, nē, tas nebija jums. Re, kā viens Artūrs iepūta taurē kopā ar 4 Jāņiem, jau tur uzreiz visi savilkās kopā. Tā, nu kā tev izskatās? Ko rācijā saka? Es gāju, mums jābūt. Tagad mēs varētu palūgt DJ'am izslēgt mūziku. DJ's izslēgt mūziku, jā. Jā. Lielais kuģis arī var nedaudz piekūlot. Jā, so guys, you have to turn off the sound. Tā, burvīgi. Nu, kas tur notiekās, Valter? Man jau ir gatavojās, visi gatavojas, labi. Iemēģina, vai taurītis darbojās, viss kārtībā, bet mēs vēl gatavojamies. Jo es gribētu reizē ar mūsu ļaudīm, kas šodien šeit ir ieradušies šajā festivālā, taisīt tādu svinīgu atskaiti no 10. Tas nu dien būtu ļoti skaisti. Atskaiti būs no 10. Tad Valters gaida signālu, ko mums Guinness rekordu teiks. Šī ir spriedze, šeit ir. Spriedze ir, protams, arī mēs visi uztraucamies. Jā, reku te, pabrauc garām mūs. Šeit izstās, iespējams, kāds ir uzvalciņā. Te izstās ir kāds no Guinness rekordu grāmatas, dāmas un kungi. Iespējams, varam aplaudēt kādam no Guinness rekordu grāmatas. So, sveiciens, hello from Latvia, from Riga. Ok, burvīgi, kā mēs gaidām. Mūzika ir izslēgta, ir klusums. Ko tev viņi saka tajā rācijā? Kā mēs darām? Vēl nekas nenotiek. Iedos parunāšu, es zinu, kā rācijās runāt. Es vienreiz parunāju jau. Ja nu kas, iedod. Es tagad gribu tur jaukties iekšā, tur notiek uz vietas kaut kā darbība. Jā, viņi jau nerunā tā kā pa telefonu visu laiku. Tas ir... Viņi kādā viņi signalizē tevi? Tur pasaka 2 frāzes un skaidrs, jā. Ok, labi, mēs gaidām. Bet viņi zina, tu viņam var tās pasaka, ka tur ir atskaita no 10 vajadzīgi. Tas būtu baigi veselīgi. Zini, kā cilvēki grib to mēs ņemt uzņemsim dalību. pašu laiku, es domāju. Nu, mēs varam tās arī... Es jau varu taisīt skaļu atskaiti un visi reizē sāks gan jau, es domāju, tagad atskaitu. Nu, pasties, kungs ir gatavs, vai ne? Tu esi gatavs, jā? Atskaitē no 10. Kurš vēl pacēl roku? Kurš ir gatavs atskaitē no 10? Visam vienkārši, vai ne? Reku, tur ir cilvēku uz ūdens arī gatavi atskaitē no 10. Tur malā viens ir gatavs atskaitē no 10. Jā, kaut kas te nav, kaut kas pieliek pirkstu. Tikmēr, ja kāds ir izjaucis laukā, jā, ok. To es saprotu, nu, you're trying. You tried hard at least, so sorry, ok. Tā, nu, Valter, tu man jau nedaudz uztraucos, man tāda liela atbildības, ka es cilvēks stāv, viņi grib būt klātesoši jaunā Guinness rekordā. Tas būs pilnīgi jauns šeit, Latvijā tapis. Varēsim tetuvējumu taisīt uz krūtažas. Guinness rekords Daugavā. Taurīts, Miglas tauras, jā. Tad taču vīrs piedalās, kā tu nezini. Nu, beidz, ko te joko? Cik es saprotu, uz dažām minūtēm tiek atcelts, kad iespējams, ka žūrīti apbraukā un fiksē laivas, stjuards un tādā. Bet tas... Pagad, mēs varam uzlikt atkal mūziku un padejot nedaudz, vai kā tur ir. Tu man saki, Valter, cilvēki grib kaut ko darīt. Vai nu viņi dejo, vai taisa atskaiti, ne? Pasties, tie viņš dusmās jau, plēš būras jau. Nevar jau mierīgi nostēdēt, vajag tur, mums tā notiek, ka tu jau karoks tik pacelts. Karoks ir pacelts, dāmas un kungi. Redzam, pa vidu ir pacelts karoks. Vai tu vari paiet? Kāds saka gatavojas? Man vajadzētu taisīt atskaiti no 10. Iedod, Valteris, paprasīšu, vai var? 30 no šī brīža. Jā. Ok, nav problēma. Tā, 14, 13. Būs vēl noteikti informācija. Nu, saki 10 sekundes man vajag. 10 sekundes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aiziet! Jā.
Dāmas un kungi, šis ir jauns Guinness rekords! O jā, ka kāds neapreibst. Oi, ka dod! Es Migls Nu, bija labi, vai ne? Bija labi, ar aplausiem, dāmas un kungi! Es nevaru noteikti vēl oficiāli teikt, ka ir jauns Guinness rekords uzstādīts, jo noteikti drīz pie mums ienāksies informācija no pasaules Guinness rekordu pārstāvjiem, un viņi pateiks un paziņos par to, ka jauns Guinness rekords ir uzstādīts, bet es domāju, ka 99,9% tas tikko kā notikās. Nu, jūs varat likt Instagramos, noteikti iekšā. Es domāju, ka mēs rīt panorāmā noteikti uzzināsim Jā? jau. No rīta tikai. Es Viņam nemāku jāgaida. atbildēt, viņam jāfiksē tas viss. Kādā ziņā uzreiz tas nenotiek. Mums ir 8 atklāšanas regate, un varbūt tur jau uzzināsim. Ja nē, tad mums ir rīt tiešraide ar rīt panorāmu. Tad jau, es domāju, mēs zināsim. Bet informācija katrā ziņā ir pareiza. Mēs tikko kā stādījām jaunu Guinness rekordu. Visvairāk cilvēki vienlaicīgi atrodoties uz ūdens. Kā sacīt, jāsaka, pūta Miglas Taures. Pūta Miglas Taures, nu, cerams, ka izdevās. Tā tas izskatījās. Troksnis bija diezgan. Jandāliņš bija pamatīgs. Un kas tagad? Jā, bet tas Valter, troksnis kas tagad? viss pa vējam aiziet. Es domāju, Zaķisels iedzīvotāji tajā galā labāk dzirdēja, vai Voleri iedzīvotāji noteikti. Nu, tur bolderā, es domāju, tur bolderā Bolderā. panika. Viņi domā, ka kaut kādas